Lielo Kristapu labākajiem aktierim otrajā plānā pasniedz gleznotāja Vija Zariņa. Labvakar! Kad lieta nonāk līdz otrā plāna aktrises, vai šai gadījumā aktiera vērtēšanai, tad vienmēr ir salīdzināšana, izvērtēšana, svarīguma noteikšana, kurš kur ir apspēlējis, vai otrā plāna aktieris gadījumā nav apspēlējis klusi un viltīgi pirmo plānu. Cik tas ir svarīgi katrā situācijā un momentā. Šajā gadījumā man liekas, ka ir svarīgi, cik lielu enerģiju, sirds siltumu, deksmi cilvēks ir ielicis šajā darbā. Un nav jau otrā plāna Kristapa, nav mazākā Kristapa, nav otrā Kristapa. Mērogs ir viens, un tas ir lielais Kristaps. Un lielo Kristapu par labāko aktieri otrā plāna lomā saņem Ziedonis Ločmelis. Džimai, ralala! Jā, nu pārsteigums. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mani ievēroja, kas novērtēja. Un lielu paldies es gribu teikt par risku, uzdrīkstēšanos, piedāvāt man šo darbu filmā. Tas ir Mārim Putniņam, Jānim Cimermanim, jo es domāju, ka viņi tiešām riskēja ņemot mani uz šo filmu, jo es neesmu aktieris, es esmu militārs cilvēks. Tagad jāsaka, es sāku domāt savādāk. Viņi man... Lielais paldies ir visiem tiem, tai aktieru plejādē, kas strādāja šajā filmā. Tā ir tiešām mūsu elite, elites elite, es teiktu. Jā, tādi aktieri kā Olga Dreģe, Ķirts Jakovļevs, Jānis Paukštello. Viņiem liels paldies, es viņu mācīju militāras lietas, viņi man savukārt daudz ko no aktieru mākslas stāstīja tā pa kluso. Viņi saka, tu tur tā pamēģini, šitā pamēģini. Bet es gribu mazliet ar tādu skumīgu, varbūt tādu pieskaņu šai visai lietai, jo jāsaka, ka diemžēl, gan jau, ka viņi ir tepat kaut kur tie cilvēki, kuri bija filmā, viņi nav ikdienā starp mums, tas ir Juris Pučka, Imbijs Stranga un Harijs Panovskis. Varbūt ar īsu klusumu brīdi pieminēsim viņus. Paldies! Paldies! Paldies vēlreiz visiem, kas man novērtē. Paldies visiem aktieriem, kas nebija lepni strādāt ar neaktieri. Tā kā es tiešām sāku domāt, kad varbūt, kad man ir vieta kādā kīnā. Paldies!